5. savulaik NHL draftā. Tas ir ļoti augsts rādītājs. Tieši Čistovs izdara metienu un iemet. Plaukstas metiens no zilās līnijas. Jā, redzam, vārdsargam priekšā 2 mūsu aizsardzi. Neizdevās un jau pret uzbrukums ļoti ātri pāriet no aizsardzības uzbrukumā. Traktoru komanda. Viņiem ir ļoti ātri tehniski uzbrucēji. Protams, ka viņi to cenšas izmantot un ir aizsargi, kuri prot iedot pirmo piespēli 0-2. Kontiola izlauzās cauri visai mūsu aizsardzībai. Kāds notika apspēlē Sandi Ozoliņu Kontiola. Praktiski visi mūsu piecinieki apspēlēja Kontiola no savas aizsardzības zonas. Redzam, jā, šeit bezspēcīgs arī Māris Jučers ar vairāk noslēdz uz spēli aizsardzībā. Jākabs Rēdlīgs metiens, Garnets atcitrīja pa vārtu priekšā un tā nav vārtos. Tur Gins Meja cīnījās vārtu, Bukarts, Meja. Un Gins Meja ļoti labi pacīnījās vārtu priekšā. Paspēja metienam. Paspēja visur līdz šobrīd traktoru spēlētāji. Miķels Rēdlīgs piespēle un repa vārtos! Fredriks vārds! Beidzot, jā, ilgi mēs gaidījām šos gūtos vārtus un beidzot tas arī ir noticis skaidriskajā vairākumā. Beidzam Miķeļa Rēdlīga piespēle. Savukārt Vārgam 4. vārti. Redzam, Dženijs Lundmarks tur iesāk šo uzbrukumu, atspēlē ripu Miķelim Rēdlikam un pēc tam arī Vārgs ieraidīja ripu vārtos no vārtu priekš. Un šeit ļoti labi nospēlēja visi 3 uzbrucēji. Un Vārgs ar Miķelu Rēdliku lielāko daļu sagatavošanās laiku pirmo spēļu aizvadīja vienā maiņā un skaidriskajā vairākumā arī. Un mums šobrīd laukumā ir, jūs neuzminēsiet, 3 uzbrucēji. Mārtiņš Karsons, Jānis Sprokts un Miķels Rēdliks. 5-3 skaidriskajā mazākumā. Viņi vienkārši velk laiku. Šobrīd traktors velk laiku. Un tagad 4-1. Čistovs. Izspēlē jau nedaudz avantūristiski bija šī spēle ar 3 uzbrucējiem. Tagad, diemžēl, vairs šaubu par tādu uzvaru šajā mačā nav. Tagad pirmajā trešdaļā 2 zaudētie vārti, var teikt, kļuva par liktenīgiem Rīgas Dinamo šajā spēlē. Šie trešie, tas tā. Pieskaitīt pie tukšos vārtos raidītajiem. Atskan. Un vēl Jākabs Rēdlīgs ļoti spēcīgi metot ripu Trāpolu Cēnijusam. Diemžēl otrais zaudējums pēc kārtas, un tagad Rīgas Dinamo dosies izbraukuma sērijā. Šī sērijas būs sadalīta pa 2 spēlēm katra, jo pa vidu būs 3 brīvas dienas. Bija paredzēta, bija jābūt spēlē Jaroslavļā. Cēnijus tikai ar komandas biedru palīdzību atstāja laukumu. Negribētos, kad ir savainojums. Tik muļķīgā veidā pēc savas spēlētāja metiena.